2025. gada 14. septembris. Kā jau tradicionāli kopš 2010. gada septembra 2. svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Tēva diena, kas sākas pie Brīvības pieminekļa un noslēdz Vērmānas parkā. No kurienes radās Tēva diena? Pirmā ideja par Tēva dienu radās ASV 1908. gadā. Kāda sieviete vārdā Sonora Smarta Doda no Vašingtonas izdomāja, ka viņi grib godināt savu tēvu, kara veterānu, kurš viens pats audzināja 6 bērnus, viņu tai skaitā. Un pirmo reizi oficiāli viņa tika nosvinēta 1910. gadā. ASV prezidenta Niksona laikā 1972. gadā ASV Tēva diena jau kļuva par oficiālu svinamo dienu. Un kopš tā laika šī Tēva dienas tradīcija izplatījās visā pasaulē, Āzijā, Eiropā un citur. Tikai atšķīrās laiks, ja ASV Tēva diena tiek svinēta jūlijā vai jūnijā, neatceros. Citās vietās tas var būt pavasarī, un kā Latvijā agrajā rudenī vai 2. septembra svētdienā. Un kā tad ir pie mums Latvijā? Latvijā pirmo reizi par Tēva dienu sāk runāt 2000. gadā, jo mums tā kā bija mātes diena, bet nebija Tēva dienas. Un plus vēl bija tā visa tā tēma par to dzimumu līdztiesību un tā tālāk. Un Saeima oficiāli par svinamo dienu, Tēva dienu, pataisīja 2008. gadā. Kā jau minēju, 2. septembra svētdienā.